Piedāvā. Tagad pirmos jau. Mēs šodien atbraucām Lūsku. 15 kilometri no šejienes mēs atlidojām ar 3 mašīnām. Mēs ar šiem jauniem cilvēkiem. Rekur, čoms tur. Edi! Ej! Rekur, Edijs. Mēs spēlēsim līdz galam. Spēlēsim, protams, līdz galam. Mēs esam komandā. Pirmkārt, mēs esam komandā. Otrkārt, mēs esam pretendenti. Kurā gadā jūs piedalāties? Otro gadu. Pagājušajā gadā mēs 3. vietu saņemam. Jā. Maucām, kāds vērī. Nu, 3. vietā. Arī labi. Top 3 nav slikti. Ejam laukuma centrā. Tātad izrunāsim niansītes, 2 apakšgrupas, jā, katra ar katru, pēc tam 2 iziet uz āru. Veidojam skaistu turnīru, paši priekš sevis. Visas dienas garumā ir individuālas stafetes priekš jums. Arī tie futbolisti, kuri gaida savu spēli, var droši piedalīties. Pirmā aktivitāte ir kriketgolfs pie skolas. Oi! Ir otra! Paldies! Un tie, kas ir atbraukuši spēlēt zolīti, droši nākat pie telts. Kapteini, laikam, tas ir rezultāts. Zolītes spēlētāji, pulcējieties lūdzu pie galdienas basketbola laukumos. Pagaidām ir laba. Korekti spēlē, viss kā godīgi. Jā, viss pēc noteikumiem. Ar latviešu valodu viss kārtībā. Tas ir pats svarīgākais. Es varu mierīgi aiziet pēc aliņa, ja? Jā. Nu, forši. Kreits, desmitnieks būtu gājis apkārt? Nē. Jums nebija apkārt? Izskaties, ka nē. Nebija. Kreits gāja. Man nebija. Vai tad? Man nebija. Pēc, ka es vienu noraku, jo Negāja, man nebija. Jā, Kreits negāja. Labi!
Kā garstāvoklis? Kas pa vainu? Netikām no grupas, tas lieliski. Pa ko tā? Tikām citā grupā. Viņš nesaka zaudētāju. Bumba bija pa smagu vai kas bija? Bumba pa vieglu. Pa vieglu bija? Gāja daudz garāk. Jūs nebijāt sagatavojušies, vajadzēja, to bumbu smagāk uztaisīt pirms spēles, un tad jau būtu ritīgi. Nākamgad tad uztais to. Maikls Ozoliņš, kas mums nogriedā. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. Neatstāj, Marienu!
tā, lai viņš uzreiz apgrieztu. Viņš jau ar pusgriezienu. Jā, nu, kādas prognozes? Lietas, soli lieta. Soli lieta, būs lietas, ja? Viņi jau tagad mierīgi. Domāju, tas galvenais uzdevums bija, lai sacenstos savā starpā, un es domāju, ka komandas parādīja pietiekami labu sniegumu gan saulainos apstākļos, gan Lietuvā, kā mēs redzam. Bija intriga, bija, manuprāt, kvalitatīvas divcīņas, un attiecīgi arī daudz un dažādas emocijas. Un tas jau ir pats galvenais, ko mēs no šādām sacensībām cenšamies iegūt. Kas bija tavs favorīts? Favorīts man grūti bija palikt neitrālam, jo viena komanda bija tomēr tā, kur man atved uz šejien. Līdz ar to, lai es brauktu mājās, man tomēr bija jāpanofar šo komandu. Bet vienmēr ir interesanti pastīties un salīdzināt ar puišiem no citām komandām. Paši jau redzēja, ka, ja neizsitīs paši, iesitīs mums, tad, uz pendelēm, protams, ka tas vienmēr ir bijis tāds veiksmes stāsts. Un nevienmēr droši vien uzvaras tas stiprākais, bet, kā ir, tā ir. Pirmā vieta ir pirmā vieta un uzvarētāja ir uzvarētāja. Tā kā, neko darīt. Brauksim nākošā reizē un iesim uz revanšu. Tā kā, nekas jau nav zaudēts. Jāmācās no savām kļūdām un jābrauc tālāk. Ļoti sāpīgi runāt pēc tāda zaudējuma finālā pēcspēles sitienos. Un, visi turnīrs negāja tā, kā pats bija vēlējies, jo izkrit no komandas rotācijas. Treneris vairs neiekļāva sastāvā un ātri norēģēja un devos pie Zoles galdiem, kur lielāko dienas daļu arī pavadīja un, jāsaka, tādā labā kompānijā. Un arī gāja viss kā pa diedziņu. Likās, ka trīnieks ir reāls, bet beigās tādā, es teiktu, ļoti dinamiskā spēles izskaņā tomēr cietu zaudējumu pret vietējiem. Un vietējie spēlētāji, es teiktu, diezgan tādi, viltīgi ar tādu savu piegājienu spēlēju, un es tam nebiju gatavs. Un šajā gadījumā mēģiņos arī Zolē ārpus trīnieka. Bet nākamgad varbūt ies labāk, jo es tos knips jau lēnām sāku atkost. Nekāds, vienkārši nepaveicās džekiem. Mēs neiesitām momentu, pendelēs pēc tam pakāsām. Laimes spēle, ļoti labi spēlējām, bet nepaveicās pendelis, varēsim nākamreiz trenēt vairāk, lai iesistu. Bija diezgan cīva cīņa, nebija baigi daudz iespēju. Tajā pašā spēlē tikai nogājām līdz pendelēm un atkal pirmiešu veiksmi. Ļoti labi iesit stūrīšos, mēs neiesitām, zaudējām.
Nu, kopumā gājis, domāju, ka diezgan labi. Nu, otrā vieta nevaram sūdzēties. Labi pavadīts laiks, labas komandas, jaunāki kaut kādi jaunie spēlētāji. Un piekāpāmies, jā, mājinieku komandai Jēkabpilī. Jā. Nu, bija labāki, nu, ne, ko citu teikt, jā. Jā, augstsinība varbūt jāpietrūk kaut kādā ziņā, jā, es teikšu. Ja jau zaudējām pēcspēļu sitienos, tad jā, tā noteikti bija augstsinība. Rezultāts bija labs. Mēs tomēr ieguvām otro vietu. Un kopumā, jā, viss bija ļoti labi, patīkami. Žēl, ka ne pirmā, protams. Kas ir jāuzlabo, vai jāuzforstē, lai būtu tā pirmā vieta? Kas būtu tā kā jāpiestrādā, jāpiedomā? Grūti spriest. Man jau šķiet, ka līmenis mums bija diezgan līdzīgs un vairāk spēles likteni izšķīra tā tieši pendeļus arī loterija vairāk tā saucamā. Tā kā es domāju, ka principā pat neko nevajadzētu uzlabot, viss jau tāpat ir labi. Nu tad apsveic ar goda pilno 3. vietu un redzu, ka jūs esat diezgan gandarīti un priecīgi. Tad varbūt tās pāris vārdos var pateikt, kā gāja spēle, kas izdevās, kas neizdevās un kādas veiksmes un kādas sajūtas. Jā, nu galvenais man izdevās vispār tikt uzspēlēt, jā, jo citādi jau man nesanāca no sākuma nemaz komandā tikt, bet man laipni pieņēma, bija prieks piedalīties. Paldies! Jā, nu, spēlē gāja tā ļoti mums no sākuma slikti, bet pievienojās Valdis un palīdzēja mums dabūt 3. vietu. Super! Godīgi sakot, kad mēs atbraucām, es vispār necerēju, ka mēs dabūsim kādu godalgoto vietu, bet, kā redzat, brīnumi notiek. Komanda cīnījās, no sākuma tā spēle neaizgāja, bet beigās parādījām raksturu un saņēmām savu godalgoto 3. vietu. Super. Bija prieks piedalīties šajās sacensībās un iegūt arī 3. vietu. Un, jā, un arī liels paldies Valdim, jo bez viņam mēs diez vai kā medaļu dabūtu. Nākamgad piedalīsieties? Nu, varbūt, jā. Kā jums saucās tā komanda? Strūžāni, komanda Strūžāni. Jā. Nu, es neteiktu, ka paveicās. Meistarība. Un Vārtsaks rekur uz pendelēm bombā. Lūdzu, kurš negrib? Vai, ka tevis tu kā organizators mani pasauci. Mūsu galvenie fani. Vai, 3-4. Jēkā! Jā, davai samēs. Kāpostī! Un nākamgad jāizstāv, nākamgad jāizstāv. Tas viņš ir labākais. Un Valdis Proņenkovs. Turnīra labākais vārtasargs. Rainis Randoks. Labākais vārdsargs. Tavu komentāri. Kā tev tas izdevās? Ko tu tādu izdarīji? Kā tev tas sanāk? Nu, baigi nav ko komentēt. Man bija izcila aizsardzība visu turnīru garumā. Pendelēs viss bija diezgan vienkārši. Noskatījos iepriekšējo spēli, kā viņi sita pendelēs. Bija diezgan viegli izcināt, kurā virzienā lekt un darīt. Tas viss beidzās. Prieks, ka mani novērtēja, varbūt kaut kādu golu sanāca iesist vai piespēlīt iedot, tas labi. Man pašam arī par to prieks, bet, nu, es godīgi sakot, domāju, ka konkurence bija stiprāka. Es neuzskatu sev par labāko. Paldies arī saviem komandbiedriem, paldies fanātiem visiem par tām emocijām, ko mēs izdarījām uz laukuma un to, nu, kā kļuva, nu.
Meistarība nenāk pavelti, tā kā jā. Daudz trenējies un no rīta vingro un tā. Logiski, bez tā nekā. Katru rītu ir jātrenējas, katru rītu ir jāiet putru, kaut jādara arī priekš sevis, un jā, tā arī sanāk. Jā, ko tu ieteiktu pārējiem futbolistiem, kuriem varbūt tās nebija tik labi rezultāti kā tev? Ne? Vairāk nodarboties ar sportu, veltīt savu laiku savai ģimeni, pavadīt tuvākiem cilvēkiem visiem, jo bez mīlestības mēs nekur. Tā kā jā, un mīlestība arī iedod tev spēku, iedod kaut kādu motivāciju, tā kā jā. Bez motivācijas nekas nebūs. Ļoti labas, pozitīvas emocijas, kā jau katru gadu. Nedaudz saspringtas spēles, mierīgākas spēles, un forši viss notiek. Tie pasākumi gaisotne ir pozitīva. Jārīko atkal nākamgad.